Daktarīs Sārova un doktors Jansons sasauc koncīliju. Šodien mūsu koncīlija viesis jau ir mūsu klausītāju iemīlētais ārsts, psihoterapeits Dāvis Liepa. Yes. Sveic, Čau, Dāvi. Dāvi, tagad tev būs nedaudz citādāks uzdevums, jo atkal mēs lūdzām palīdzību Twitterim, dažādu tematu sagatavošanā. Šodien mūsu formāts nedaudz citādāks, kur mēs visi trīs diskutēsim par vienu jautājumu. Un mums Twitter publika ir piedāvājusi ļoti daudz interesantas tēmas, un es viņas esmu sarakstījusi tādā garā sarakstā. 49 tēmas. Un tavs uzdevums ir vienkārši izvēlēties ciparu, tad mēs paskatāmies, kas tā ir par tēmu, un tā varbūt absolūti nesaistīta ar tavu specialitāti vai mūsu specialitāti, un tad mēs mēģināsim izmocīt kādas 30 minūtes diskutējot par šo jautājumu. Šķiet, ka tavā vadībā tas varētu būt tā drošāk. Jā, tas varētu būt drošāk, jā. Nu, saki. Nu, labi. Tad es izvēlēšos skaitli, kas ir varbūt nedaudz smieklīgs ar to, ka tas ir skaitlis, kas ir atbild uz dzīves jēgu. 42. Wow. Kas? Tas bija tāds intro. Tas ir no grāmatas vienas, bet labi, tas ir varbūt pārāk Nē, pirms mēs aizējām, varbūt pastāst par to 42 ciparu. Tas ir no grāmatas, kurš sauc kaut kāds. Nav svarīgi. Jā, var sakot, tas ir zinātniskās fantastikas, tāda mazliet humora devu grāmatu par turismu galaktikā vairākas daļas. Bet tas tā sīkums. un cipars, pagaidām, tur cipars 42 ir minēts par to, ka tas palīdz atrast. Tāpēc, ka tas smējās mazliet par to ideju, ka cilvēki mēģina atrast dzīves jēgu un jautā, kāda ir dzīves jēga, un tad tas joks tāds, 42, ok. Fine, ok. Tas vienkārši iedara kaut kādu ideju. Skaidrs. Īstenībā ļoti interesanti, man liekas, kad šai kompānijai ir piestāvoša tēma. Es tā arī nolasīšu, kā es izprintēju, tiekopēju. Bet pēc tam mēs ielikšam video iekšā to jautājumu, kā screenshotu, lai viņš... Es nezinu, vai... Es tagad ceru, ka es nemeloju patiesību, bet man ierakstīts ir tā, komunikācija un tās loma saņemot vai nesaņemot nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Es varbūt attīstīšu to tēmu nedaudz citādāk un varbūt uzdošu tev jautājumu, cik liela nozīme ir komunikācija un savstarpēju terapeitisku attiecību veidošanai ne tikai tavā specialitātē, bet jebkurā specialitātē. Teikšu, ka tā ir milzīga loma, jo cilvēki meklē palīdzību, meklē skaidrojumu un, protams, grib to uzņemt, bet viņiem ir jāsaprot, kas ir tas, kas notiek. Un uzreiz man gribās ķerties pie kādiem sliktiem piemēriem. Jo ir daudz es redzu, ka tev arī blociņš ir līdzi, varbūt tev blociņā kaut kas ierakstīts. Par šo tēmu nē, bet vispārīgi ir cilvēki minējuši, ka viņi dažreiz nesaprot īsti, kas notiek. Viņiem nav paskaidrots, viņi vienkārši stumi velk, grūž kaut ko un pēkšņi dara manipulācijas, par kurām viņi nav informēti, varbūt pat kaut kādā situācijā piekrituši. Tā kā tas var būt ļoti nesaprotami labākajā gadījumā vai pat kaut kā, traumatiski sliktākajā. Es varbūt arī mūsu skatītājiem atgādināšu, ka mēs esam ne tikai ārsti, bet mēs arī esam pacienti patiesību sakot, jo tajā brīdī, kad mēs saslimstam, tad mēs ejam pie saviem kolēģiem un mēs nonākam tieši tajās pašās situācijās. Līdz ar to mēs nemēģinām aizstāvēt kādu vai kādu arī nosodīt, mēs arī noteikti runāsim no savas pieredzes. Un te man uzreiz jums abiem tad varbūt ir jautājums, kā jums liekas, novērtējot medicīnas sistēmas spēju komunicēt, kur mēs šobrīd atrodamies tā skalā no 1 līdz 10? Man liekas, ka kaut kur sākuma galā es teiktu, ka... Ko tu domā ar sākuma galu? No 1 līdz 10 kaut kur tāds divnieks. Es teiktu, ka es par mūsu medicīnas sistēmu varētu teikt šo to labu, šo to sliktu, bet ja viena slikta lieta, kas, manuprāt, un ietekmējama lieta, kas nav saistīta ar finansējumu tik ļoti, ir kaut kādā mērā, bet tomēr neietekmējama, ir ārstu komunikācija ar pacientiem. Manuprāt, tur tas ir. Tur ir ļoti daudz vietas uzlabojumiem. Es teiktu, ka vāji. Vāji, tas man liekas pat īstenībā ir kaut kāds sešnieks. Nē, bet es vairāk tāds divnieks. Ok, sorry, vāji. Es pat teikšu skaļi, varbūt man bija jāpasaka vēlāk, bet es gribu to pateikt. Aiziet uzreiz. Kad es sāku strādāt, man priekšstats par to, kas ir izcils ķirurgs vai labs ķirurgs, vai kā viņš atšķirās no vidēja ķirurga, vai, es nezinu, grūti tā nodefinēt, bet
sākot rezidentūru, es sapratu, ka tā kā izcilu ķirurgu no laba ķirurga atšķir tieši komunikācija. Yeah. Es to pamanīju, ka labākie ārsti ir varbūt nevienmēr tik daudz labāki ķirurģiski vai tehniski vai visādi citādi, bet izcilie ārsti viņus visus vieno tā viena lieta, un tā ir spēja komunicēt visbiežāk. Tas ir tas, ko es esmu pamanījis, un es vienkārši negribēju pateikt. Nē, bet tā tas arī noteikti ir, jo es studiju laikā, vismaz man bija tā sajūta, kad es tikko nonācu rezidentūrā, es sapratu, ka studiju laikā man pietrūka ļoti laikam tās apmācības vairāk tieši komunikācija jautājumos, arī tīpaši tajās situācijās, kur nav tikai patīkamā komunikācija ar pacientu, bet kur rodas strīdus situācijas, un kur tu nonāc savā pirmajā konflikta situācijā ar pacientu, tu patiesībā esi pilnībā atbruņots, un tev ir mācījuši, kā diagnosticēt, kā izmeklēt pacientu, kā uzstādīt diagnozes. Bet tajā momentā, kur pacients to nepiekrīt, vai kur viņš varbūt ir nedaudz arī agresīvs, arī objektīvu apsvērumu dēļ, tādā ziņā, ka viņš ir satraucies, viņam tā ir jauna situācija, to es tagad saprotu. Bet tajā situācijā tu esi jauns zaļš, tu varbūt neesi par sevi pārliecināts, tad vēl pacients tev brūk virsū, un tev ir tā sajūta, ka tu esi atstāts tajā lauciņā pilnīgi viens. Varbūt arī tur veidojas tā sliktais kaut kāds stils, kā mēs komunicējam ar pacientu, jo varbūt visiem nav tās spējas arī izskaidrot labā valodā, un varbūt arī nav tās pietiekamās zināšanas. Kā tev šķiet? Šķiet, ka ārsta specialitātē tā komunikācija ir ļoti nozīmīga, jo tas ir darbs ar cilvēkiem. Un cilvēkiem nevis vienkārši tāpatās tur apkalpoja vai kā, bet tas ir darbs ar cilvēkiem, kuri parasti bieži, es neteiktu, ka vienmēr, bet ir kaut kādā ziņā tādā krīzes situācijā saistībā ar veselību. Tas nevienmēr varbūt, ka tur ir kaut kāds skrīnings vai tas ir kaut kāds ikdienišķāks lietas, bet bieži vien pacienti jau ir ļoti tādā stresā par to, ka viņiem kaut kas ir noticis, kaut kas ir iemesls. Viņi ir vāji. Viņi tajā brīdī ir neaizsargāti. Es gribu pateikt čau Solvitai Olsenai, kur mums mācīja par šo ļoti daudz, un kurai ir rūpējusies par to, lai Latvijā par šo tiktu runāts. Paldies! Vai tev ir sanācis mācīties pie profesora Olsenas studiju laikā par medicīnas tiesībām vai pacientu tiesībām? Neatceros. Neatceries, jo es teikšu godīgi, profesora Olsena, man tiešām viņai jāsaka paldies, jo viņa principā ir ielikusi tos pamatus man tam, ka es saprotu, ka pacients ir visa centrā, plus, ka viņš attiecībā pret mani ir daudz neaizsargātāks tajā pozīcijā. Jo es zinu daudzas lietas, viņš daudzas lietas nezina. Un to jau es pēc tam iemācījos, jau strādājot ar vecākiem. Pediatrijā es vienkārši pieņemu savā galvā, ka mans pacients ir trauksmē un ka viņš satraucies. Un tad es veidoju savu komunikācijas stilu no tā. Tādi pacienti vēl pie tam mēdz būt maziņi. Viņi mēdz būt maziņi, bet es vairāk pat, tur pediatrijā tas varbūt nedaudz citādāk, bet kā vairāk ir jāstrādā ar pacientu, bet kādreiz ir tas vecāks, kurš ir jānomierina un kuram ir jāizstāst un kurš secīgi var palīdzēt man sadarboties ar to bērnu. Bet es to iemācījos vairāk praksē, vienkārši pieņemot savā galvā, ka vecāks vispār neko nezina, kas notiek slimnīcā, ka viņš ir satraucies, ka viņš grib zināt, kas ar viņu notiks, un tad man tas ir varbūt palīdzējis veidot to komunikāciju. Bet vai es esmu izcila tajā, es nezinu. Es domāju, ka mums visiem ir daudz ko mācīties. Es domāju, ka mums tiešām ir daudz ko mācīties. Ja viena lieta, ko es esmu iemācījies slimnīcā, sākot strādāt, un to noteikti man nemācīja skolā, izņemot tik, cik mums pieminētā Olsenas kundze par to ieminējās, ir, ka, ja notiek kaut kas slikts, slimnīcā mēdz gadīties, tas var būt visādos formātos, bet var gadīties, ka kaut kas nenotiek tā kā plānots, atceļas operācija, ir ilgāk jāgaina tā tālāk. Cilvēkiem jau besi jārā tas, ka viņiem nepasaka. Ne jau tas fakts, cilvēki mēdz sadzīvot. Un tur, man liekas, ir. Jā, bet zini kā, es daudz runāšu. Te, protams, es vēl gribētu arī atzīmēt to, ka mums medicīnā, es nezinu, vai katastrofāli nebūs pārspīlējums, mums trūks cilvēku resursu, trūks laika. Un tas veicina komunikācijas problēmu nerisināšanos vai neuzlabošanos. Jā. Bet kādreiz arī tas pacients teikums, kad pasakot to, ka piedodiet kavējās, jo tur ieveda kādu citu pacientu, kurš ir smagāks. Bet kādreiz, kad es dzirdu, ka kaut kur ārpus Rīgas slimnīcā māsai vienai uz nakti ir 30 pacienti atstāti. Es nevaru sagaidīt, ka tā māsa arī visu izstāstīs un ka viņa atnāks un aprunāsies, pajautās. Man liekas, ka viņai, ja viņa paspēja visus medikamentus ievadīt, ko viņai vajag, tas jau ir izdevusies dežūra. Bet man liekas, ka tas arī noteikti būtu jāņem vērā. Tajā visā stāstā par komunikāciju. Vai jums ir bijuši kādi slikti komunikācijas, piemēram, jums būdam pacienta ādā, kad jūs esat ne ārsts, bet kad jūs esat pacients?
man par laimi ir sanāk diezgan maz būt pacienta lomā. Pagaidām. Bet man ir tagad pagaidām tieši tā, jo viss kaut kas var mainīties. Bet man šovasar bija ļoti labs piemērs. Šeit tad ir šautauts Alūksnes uzņemšanas nodaļai. Čau, Alūksnes uzņemšanas nodaļa. Mēs tev pasakām paldies. Jā, un tas bija iekšpārgājienu ietveros. Man ļoti patīk iziet ārā pie dabas un pastaigāties. Un tur mēs bijām ar draugiem, kur arī 2 mediķi. Un, cik droši pastaiga. Jā, burvīgi. Jā, tad, Kas tie bija? Par specialitātēm vai tu tā kā grib vārdus uzvārdus? GDPR. Nav svarīgi, viņš jocīgs jautājums uzdot. Tas arī ir smieklīgi. bet jā, var sakot, šī te pārgājiena ietveros man sanāca iegūt skabārgu. Un, tā skabārga bija kāda 4 mm diametrā un manā pēdā. Un viņa bija ļoti grūti izvilkt ārā, jo viņa bija, kā lai saka, tāda bišķiņa sakaltusi koksnes tāds zars. Un mēs sapratām, ka mēs to tā kā nevaram tā cilvēcīgi tik galā. Un tad mēs devāmies uz tuvāko uzņemšanas nodaļu, kur diezgan ātri mani uzņēma, izskaidroja visu situāciju, paskaidroja katru soli. Un tas bija tādā ziņā, es jutos ļoti droši uzreiz. Es iedomājos, kā tas ir. Jo es jau jūtos droši, ka tas ir mediķis, un es jau mēram zinu, ko varētu prognozēt un kas tagad notiks. Bet es domāju, ka no tādas pacienta perspektīvas tas ir ļoti būtiski, ka ir paskaidrots katrs tas solis, lai viņi jūtās droši, lai viņi saprotu, ko gaidīt. Ir paredzamība kaut kāda, vai ne? Jo tieši tā neziņa bieži vien rada vakumu tai fantāzijai, kurā bieži vien... Kad ir kaut kas slikts, kā ārsti man kaut ko nesaka, varbūt, ka kaut kas tur ir ļoti slikts analīzēs, tāpēc viņi nenāk un kaut ko tādu. Es domāju, ka ja mēs titrību pajautātu cilvēkiem vai tā kā pastāstīt par savām neziņas situācijām slimnīcā, tur būtu vienkārši pilns saraksts. Es domāju, ka noteikti. Ļoti daudz būtu noteikti. Varbūt, zini, kā, lai mēs tikai nekritizētu kaut kādas lietas, bet varbūt varētu pastāstīt tiešām, jo gan jau, ka mums kāds ārsts arī cerams klausīsies. Kas varētu tiešām, kad tu saki, ka nav tās paredzamības un ir tā baila un nedrošības sajūta, tieši no pacienta perspektīvas, varbūt, ko tu varētu pateikt kolēģiem, kas ir tas, kas varētu, kādas emocijas varētu izjust pacients, ja, pieņemsim, ar viņu netiek pietiekami daudz komunicēts par viņa veselības stāvokli vai to, kas notiks. Tas arī, jāsaka, ka ir diezgan atkarīgs no paša pacienta, no iekšējās tādas pamatu drošības izjūtas. Jo kāds varbūt ir tā kā, viņš iekšēji varētu būt jau droši, bet kāds, kuram nav varbūt šī pamatu drošības izjūta, varētu tā neziņa radīt daudz tādu pamestības izjūtu. Tādu izjūtu, ka kaut kas varētu slikts notikt. Tur varētu būt bailes, un tad bieži vien tas varētu rast arī tādas, varbūt dusmu reakcijas. Jā. Un tās noteikti ir ļoti sarežģīti izturēt ārstiem. Tā kā viņi jau ir ļoti noguruši, iespējams tik noguruši, ka viņi nespēja tur nokomunicēt. Un tagad, ka viņiem pacients ir dusmīgs un neapmierināts par it kā kādām lietām, kas viņiem šķiet sīkumi, tā attieksme arī var nebūt tāda sadarbības. Un tad, protams, līdz ko cieši alianse terapeitiskā, tas uzreiz būtiski ietekmē arī ārstniecības to procesu. Okay. Es arī tieši domāju, vai es saprotu. Kas ir tā ārsta alianse? Nē, tas ir terapeitiskā alianse. Var sakot, tā sadarbība, jo psihoterapija ir būtiskākais, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkam. Viņam pašam ir jāmeklē palīdzība. Mēs nevaram, vismaz no psihoterapeita aspekta, izglābt kādu vai izārstēt viņa vietā. Mēs varam tur būt un palīdzēt viņam to tikt galā. Respektīvi, ka pacientam arī jābūt tādam līdzestīgam un sadarboties gribošam. Tas ir tādā ziņā alianse. Tas nozīmē, ka pienākums ir ne tikai ārstiem, lai gan droši vien, ka viņiem ir viņam ir jābūt pieredzei, kā to veicināt, bet kaut kāds pienākums ir arī pacientam, protams. Ir tas arī varbūt tas ir tas uzsveramais arī moments, kad pacientam arī noteikti ir jāiesaistās savā ārstniecībā, un ārsts to visu atbildību arī nevar uzņemties. Bet, komunikācijas stilu mēs varam uzlabot un runāt ar pacientiem. Tas ir skaidrs kā diena. Man bija viens jautājums, bet izlec no galvas. Es te varbūt papildināšu. Jā, aiziet. Ar to, kad tā tad noteikti nebūs tā, ka ārsts ārstē slimību, tas nav tik vienkārši, vai arī diagnozi, kas ir vēl arī, tas ir arī pat ne tik vienkārši, ka ārsts ārstē pacientu. Tas tā, ka ārsts ar pacientu komunikācijā sadarbojās, lai varētu palīdzēt viņam izārstēties pacientam. Es atceros jautājumu. Respektīvi, es tikko mēģināju palūgt, lai tu iezīmē, kā jūtas tas pacients. Varbūt tagad parunāsim par kaut kādām savām pieredzēm no ārsta viedokļa raugoties, kā mēs kādreiz jūtamies, jo
nevainojot tagad nevienu vai kā citādāk, mums ir jāsaskarās dienā ar ļoti daudz cilvēkiem, kur arī ļoti dažādi personības tipi, dažādi arī varbūt kaut kādi iespējams psihiski traucējumi vai kaut kas tāds. Un, man liekas, ka visgrūtākais ir, kad tev ir tā īsā konsultācija un ka tev iepriekšējais vecāks kaut kāda iemesla dēļ ir uzbļāvis vai kaut kā tevi mēģinājis arī kādreiz pazemot un viss pārējais, ka tā kā mēģināt pārslēgties uz to nākamo pacientu un ienākt. Un tā kā, hei, sveiki, es esmu pediatrija Sarava. Varbūt tu vari pastāstīt pacientiem, es nezinu, vai jūs abi varat padalīties, kā tas ir būt ārstam katru dienu komunicējot. Un pieņemsim, ka tev jāpaziņo pacientam ļoti smaga diagnoze, un tad tev jāiet pie nākamā pacienta, kuram varbūt nav tik smaga diagnoze. Un pastāstīt kaut ko no savas pieredzes. Man liekas, ka tev tas arī varētu būt. Kā ir pārslēgties psihoterapeitam? Jā, ka tu tikko tev cilvēks ir stāstījis savu drausmīgāko notikumu dzīvē, un tad nāk pie tevis pacients varbūt ar kaut kādām šķietami kā mazākām kaut kādām problēmām. Jā, ļoti būtiski šeit ir tā kā paša ārsta spēja, kā lai saka, nodrošināt sev tādu palīdzību vai atbalstu kaut kādas situācijas, kas kā var atsvaidzināties. Jā. Jo tā vizīte, piemēram, 45 minūtes, tad ir 15 minūšu pauze, un tad nākamā sāks atkal apaļā stundā. Tajās 15 minūtēs varbūt kaut kādi jau ritualizēti pasākumi, kā var nodrošināt mazliet, kā lai saka, atnākšanu atpakaļ pie sevis, ja ir bijis grūtības. Tev ir savs rituāls. Ar pacientiem, ko tu izdarīji. Sasit plaukstas 3 reizes pietupies vai kaut kas. Jā, vai uzmet kūleni. Jā, ir ļoti dažādi. Tas var būt, piemēram, izstaigāšana apkārt koridoru, varbūt aiziešana, padzerties pa ūdeni. Kaut kādās situācijās es atceros, ka pirmajā rezidentūras gadā tur bija ļoti izteikti trauksme, jo es nebija tas kompetences izlastas. Un tad es vienkārši apgūlos uz grīdas un mēģināju atslābināties tā pakāpeniskā muskuļu relaksācijā. Saplūst ar vidi? Nē, tas īstenībā ir vienkārši kaut kādas arī KBT tehnika, kā pakāpeniski atslābina muskulatūru. Kā tehnika? Behaviorālās terapijas. Es gribu sevi pakritizēt. Kādā ziņā? Par Par komunikāciju? šo pašu piemēru. Bet pabeidz savu domu, jo man ir par to tavu jautājumu. Jā, kas ir kognitīva behaviorālā terapija? Tas ir īsumā. Tas ir terapijas modalitāte, kurā ir. Nē, to gan nevar. Tas ir virziens. Terapijas virziens. Terapijas virziens. Neintelektuāli. Okay. Tātad, kas balstās tajā, ka darbojas cilvēka domāšana un uzvedība. Un kā domas ietekmē uzvedību, uzvedība domas, un kā tās emocijas varbūt arī ir paralēli šajā procesā. Kā domas ietekmē jūtas un jūtas atkal darbības. Un starp šo te visu miksli mēģināt apturēt kaut kādus momentus, kad, piemēram, kaut kāda doma, kas īsti neliek, kas ir tāda šķiet... Tāda, kas balstās uz kaut kādas pārliecības, kas īsti nav tāda, nebalstās kaut kādā... Faktos vai kaut kādos... Vai arī kaut kādā jēgpilnā domā, kas ir vienkārši no kaut kādas iekšējas grūtības. Par šo jautājumu domājot, es tā tikko sapratu. Vienkārši aizdomājos par lietu, ko es varbūt varētu darīt labāk. Nereti ir tā... Es domāju, ka tas ne tikai man, droši vien daudziem kolēģiem ir tā, ka citreiz, tur esi tikko runājis ar kādu pacientu, kam tā saslimšana problēma ir daudz smagāka. Kādreiz tas var būt saistīts ar onkoloģiju un kaut ko, un pēc tam tev jāiziet, piemēram, dežūras dienā, uzņemšana tālāk, nokonsultēt. Sāp auss. Un es zinu, ka es vienkārši tādā savā tā sāpošā auss liekas, kā tas man, tev liekas, mēs esam tikko runājuši par kaut kādu tādu īstu problēmu, kaut kādu smagu situāciju, un tagad man ir jāpārslēdz praus, un man liekas, ka es reizēm varētu būt problēma, ka es palieku neiejūtīgs pret to sāpošo ausi. Jo man liekas, ka es viņu nolieku savā tajā skalā, ka tas bija nenormāli traki un šis ir nesvarīgi. Bet es vienkārši tā padomāju, paraflektējot, ka tie cilvēki ar sāpošu ausi, kas atnāk, viņiem tā problēma ir īsta. Tā ir viņu problēma. Tas tava iepriekšējā pacienta problēma nav nekādā veidā saistīta ar viņu. Man liekas, ka tas ir tā pārslēgšanās, tur es varētu mazliet izaugt, un tas varētu, tur varētu veikt kaut kādus uzlabojumus. Noteikti, jā, es arī tieši par to pašu domāju, ka ir pediatriskie pacienti, kur pamatā nāk, kā tur iesnas klepi, sāp ausis un vispārējais, un tad ir citi gadījumi, kaut kādi vardarbības gadījumi vai citādāk, un negribi tu iekšēji subjektīvi viņas tiešām sakategorizē, kas ir tev arī subjektīvi sāpīgāk vai kā citādāk, un tas tiešām varētu būt arī liela problēma. Vēl jau man liekas arī tas, ka mēs patiesībā sakot, kā ārsti, man liekas, redzam ļoti daudz ciešanas un sāpes, un mums ir tendence arī izolēties pašiem no savām sajūtām. Līdz ar to mēs ieslīgstam tādā vairāk profesionālā gultnē un maz saprotam, ka
šim cilvēkam, pieņemsim, tā sāpoša auss varbūt ir pirmā reize dzīvē, ka viņam sāp auss un ka viņam ir jāizskaidro, cik ilgi tas būs, kā sev palīdzēt, kuros gadījumos vērsties atpakaļ pie ārsta. Mums ir tās kaut kur jau mēs to zinām, un tāpēc mēs to maz verbalizējam. Tā varbūt ir vēl viena liela problēma, ko mēs kā ārsti darām vai nedarām. Kaut kādā ziņā veselības pratība, veselības mācība, cilvēku izglītošanu. Tā kā man liekas, ka tas ir, es to redzu tajā virzienā, kāpēc tas ir tik svarīgi, lai cilvēkiem liktu mācītu par to, kā rīkoties, kas ir tas situācijas, kuros vajag rīkoties, kurās situācijās vajag nogaidīt. Tā veselības pratība, man liekas, tas ir arī daļa no komunikācijas, kuru nav varbūt līdz galam nodrošināta. Jā. Jums arī neliekas, runājot arī pieņemsim par tiem pašiem padomju laikiem un mainoties ārsta pacienta attiecībām, kādreiz jau bija tas paternālais, kad, respektīvi, ārsts bija no sērijas, tās attiecības bija ļoti nevienlīdzīgas, un kā ārsts teica, tā es darīju. Man liekas, ka tas ir arī bišķiņ palicis no tiem laikiem, jo šobrīd mēs jau esam tādi, es nezinu, kā tagadējo to modeli sauc, ka mēs esam vienlīdzīgāki, un es uzņemos atbildību, un mans pacients uzņemas atbildību. Un kādreiz man šķiet, ka pacientiem ir ļoti bail uzdot jautājumus ārstiem. Un viņi patiesībā sakot, varētu arī būt mūsu skolotāji, labāk komunicēt, uzdodot tos jautājumus. Es redzu kādreiz, kad sēž tas vecāks un es viņam stāstu, un viņam sejā var nolasīt, ka viņš netiek līdzi, un tad es apstājos un saku, okay, vai viss ir skaidrs. Es to esmu iemācījies darīt, bet man liekas, ka pacienti arī varētu darīt daudz labāk, uzdodot tos jautājumus. Noteikti nebaidīties uzdot jautājumus, un es domāju... Tas ir jūsu tiesības. Tas ir pacienta tiesības uzdot jautājumus. Es cenšos, es noteikti to neizdaru vienmēr, bet tāpēc man ir tāds triks, kad es izstāstu savu stāstījumu par to, kas tagad būs un kas tagad notiks. Es ļoti cenšos maksimāli cilvēkam to paskaidrot, un tad mans pēdējais jautājums vienmēr ir, vai jums ir kādi jautājumi? Jā. Bet viņiem parasti, kādreiz man liekas, ka viņi ir ļoti apjukuši. Jā, viņiem nav vēl jautājumu. Un tāpēc es viņiem saku, ja būs kādi jautājumi, piemēram, pirms operācijas mēs izzinājām, ja ir kādi jautājumi, pacients ir nobijies no operācijas un viņš nespēja tajā brīdī uzdot savas tās bažas, tad es saku, ka visi jautājumi, kas būs, mēs viņus vēl izrunāsim arī pēc operācijas. Jā, man liekas, tas arī ir svarīgi. Bet, uzdodam jautājumus. Nav stulbi jautājumi. Gan jau, ka ir arī kāds stulbs jautājums, bet nav stulbi jautājumi. Nav īsti stulbi jautājumi, tāpēc, ka arī tas, man liekas, ko es arī pieķeru sevi, ka, ņemot vērā, ka es medicīnā jau esmu 12 gadus, saka, man Dievs, medicīnā. Ārprāts. Un, aiziet. Bet tās lietas jau ir kļuvušas man par ikdienu. Es jau zinu to kārtību, un man liekas, ka tas, kas manā galvā, tas arī ir iespējams arī citu galvās. Un es kādreiz aizmirstu pateikt pacientam varbūt ļoti vienkāršas un parastas lietas. Tagad, kad man atsevišķi pacienti man ir mācījuši caur saviem jautājumiem, pieņemsim par receptes izrakstīšanu. Es saku, es jums izrakstīšu recepti elektroniski, un viņiem ir tāds, ko tas nozīmē elektroniski. Un man ir tāds, wow, es nebiju pat aizdomājies, ka dažiem pacientiem nav ne mazākās sapratnes, un tad man ir jāpastāst, ka jūs aiziesiet uz aptieku, jūs parādīsiet savu ID karti, un tur jums izsniegs tos medikamentus. Un man liekas, tā ir vēl viena lieta, kas mums kā ārstiem ļoti traucē kādreiz varbūt komunicēt līdz galam, ka mēs esam tajā vidē tik ilgi bijuši apbružājušies un adaptējušies, ka mēs automātiski izveidojas tāda profesionāli biezāka āda un kaut kādas lietas, kas liekas pašsaprotamas. Mēs padarām lietas pašsaprotamas, kuras citiem nav vispār pašsaprotamas. Kā no tā izvairīties? Normalizēt. Nē, es domāju, tādā ziņā, ka ir kaut kādas situācijas, kad mēs domājam, ir kaut kāda situācija, mums viņa liekas, tā ir normāla, mana ikdienas situācija. Bet nevienam citam tas nav normāli. Un es atceros, es sev vienreiz pieķēru ar tādu jautājumu sev galvā, kā man var šis likties normāli? Un tad vienkārši tas atkal par to komunikāciju, kā to pēc tam pārnest. Tas ir ļoti labs, ka tu pēc tās sarunas arī pajautā, vai ir kādi jautājumi. Tad varbūt, kad ieviešot tā, ka kaut ko pasakot, tad pārliecināties, vai, kā man psihoterapeits saka, klarificēt, ka... Ir, bet man... par to, vai ir skaidrs tas, ko mēs tikko šobrīd runājam, vai, piemēram, par to diagnozi, vai kaut ko tādu, vai ir kaut kādas neskaidrības. Bet to, protams, ir jāatcerās, varbūt ielikt tajā visā. Un problemātiskākais tas, ka tomēr tas pieņemšanas laika ir ierobežots. Tur jāpaspēj ļoti daudz. Jā. Un tas, ko minējāt par to arī biezāko ādu, un par to, ka kaut kādā brīdī tas ir
salīdzinot grūtības, kā viens vēršās pie jums, un otrs var rasties tā kaut kāda, tāda mazāk neiejūtība vai kaut kā tā. Un tas bieži vien nāk līdz ar to, ko sauc par profesionālo izdegšanu, kas visticamāk ir dzirdēta daudz. Izjust arī daudz ļoti. Jā, tā kā ļoti jāsako līdzi, jo ārsti var palīdzēt tik daudz, cik viņiem ir tās kapacitātes. Tā kapacitāte ir no tā, cik ļoti mēs sevi sargājam un nodrošinam mūsu pašu vajadzības. Tāpēc tas ir ļoti tas būtiskais. Vai Latvijas ārsti pietiekami rūpējas par savu mentālo veselību? Vai ārsti in general, un tad vai Latvijā tas ir tā kā izteiktāk vai maz izteiktāk? Varbūt tev ir kāda pierādījums, gribētu teikt, evidence. Es gribēju pateikt anekdotu. Aiziet, mēs klausāmies. Tas nav smieklīgi, tas vairāk bēdīgi, bet ar to ideju, ka par tām motivācijām, kāpēc cilvēki kļūst par ārstiem, bieži vien tur var būt apakšā ideja tāda, ka es gribu palīdzēt otram, tāpēc, ka es gribētu, lai kāds palīdz man. Jā. Tas var būt tāds neliels, kas var radīt to, kā lai saka, tāda dziedētāja kaut kādu to arhetipu vai kaut kādu ideju, kāpēc vēlēties palīdzēt kādam, jo tu zini, kā tas ir, ka tev vajag palīdzību. Tu tā gribi. Kaut kādā mērā bēgšana no problēmas. Ja mēs 10 gadus studēt, piemēram, lai ignorētu savu problēmu, kur varbūt varētu atrisināt psihoterapijā. Vieglāk runāt par citu problēmām, nevis par savām. Tāpēc līdzīgi arī varbūt risināt. Tāpēc arī jāatgādina ārstiem, kad tomēr ir jāpievēršās savai gan psihiskajai veselībai, gan arī fiziskajai, jo tas ir ļoti savstarpēji saistītas. Atgriežoties pie tā komunikācijas jautājuma, es arī tagad padziļināti interesējos arī par pacientu un medicīnas tiesībām. Un man liekas, ka Latvijā medicīnā noteikti ir vieta izaugsmai, sapratnē par to, kas ir pacienta tiesības, un gribētos arī, lai mēs tik ļoti neuztveram pacientu tiesības kā apgrūtinājumu, jo man liekas, ka savienojot kopā ar, es teiktu, katastrofāli sliktiem cilvēku resursiem mūsu medicīnā, tīpaši valsts medicīnā, varētu būt grūti ievērot pacientu tiesības, bet man liekas, ka atceroties par to, ka pacientam ir tiesības zināt par to, kas ar viņu notiks, kāda būs tā ārstniecība, kādus medikamentus viņi saņem. Jo kādreiz pajautāju tam pacientam, kādas zāles jūs esat lietojuši vai ko jums dod, viņi nabaga nemazām nezinu. Baltā tablete no rīta un lielā zilā vakarā. Tā te to grūti viņi norīt. Jā. Tas ir bet man liekas, ka mums tajā ziņā ir tas ceļš ejams uz to pusi, kur patiesībā tās pacienta tiesības un tas likums, kas ir noteikts, viņš ārstam savā ziņā ir palīdzošs, jo tu labāk izskaidro pacientam, kas ar viņu notiek, jo man liekas, ka viņam labāk arī, man tāda iekšējā sajūta ir, kad viņš arī labāk sadarbosies. Vai tas tā tiešām ir, jo tas ir mans pieņēmums, bet es arī zinu, ka ir dažādi personību tipi un ir dažādi arī cilvēki. Vai visiem strādās tas, ka ja es izskaidrošu viņam pa punktiem, vai tas veidos labāku sadarbību ar pacientu? Es domāju, tā skaidrošana pa punktiem un tāda komunikācija tā ļoti būtiskā, bet tur pamatā jābūt kaut kādai interesei palīdzēt. Noteikti pacientam jājūt, ka mēs šeit sadarbosimies, jo bieži vien arī labi, es negribētu tā ģeneralizēt, bet dažreiz var būt situācijas, kur ārsti ir tik ļoti iegājuši procesā, ka viņi skatās paralēli tur analīzes un tā kā to, anamnēzi un ko tādu. Tas pacients ienāk, viņi vairāk redz tos diagnozes un to, kas ir jādara, un tad nav tas kontakts, kas ir tik būtisks. Bet izskaidrošana un tā kā pa soļiem tas ir parāda arī ieinteresētību un tādu paredzamību un sapratni. Reiz arī jautājums, kāda ir jūsu attieksme par tiem pacientu pieredzes stāstiem sociālajos tīklos, arī sūdzībām par citiem ārstiem? Kādas jums tās iekšējās sajūtas un pārdomas? Man tādas dalītas. No vienas puses man liekas, ka tas ir labs tāds kā mehānisms. Tam nāk ar saviem riskiem, bet spēja izteikt kaut ko publiski. Tas ir tāds tā kā vēl viens balansējošs spēks, kas varbūt novērš kaut kādā ziņā kaut kādas ļoti visatļautības gan no abām pusēm. Es tikai, ka tu vari pateikt publiski, un tas nonāks publiski. No vienas puses tas ir ļoti, ļoti labi. No otras puses, atkal, ko es esmu redzējis, ka tās situācijas, viņas jau, kad cilvēks, kad pirmkārt tur ir tā sāpe, ir bijusi tas komunikācijas problēma, kuras dēļ ir bijis ļoti nepatīkama pieredze, un tad cilvēks, piemēram, to sūdzību raksta sociālos tīklos, bet viņš jau iekļauj tikai to savu pusi. Un tad jautājums, nevienmēr būs iespēja vai spēks vai laiks, vai atspēkot arī
restīvi, tas bieži rada tā kā skatu no vienas puses, kāda tā situācija bija. Mēs arī nevaram neko atspēkot. Mēs nevaram atspēkot. Mēs nevaram neko atspēkot. Nu, tad, man liekas, ka tur ir, un īpaši mēs jau arī nezinām, cik daudzas lietas nonāk kaut kādās slēgtajās grupās, un viss kaut kas, un viņš, piemēram, notika tā, un īstenībā notika kaut kas pilnīgi cits. Jā. Tā kā es domāju, ka tas ir ar saviem riskiem, bet kaut kādā ziņā tas ir labi, ka tāda iespēja ir. Nu, jo mums ir tāda iespēja publiski teikt savas domas. Man liekas, tas nemaz nav tik pašsaprotami vairs mūsdienās, bet kaut kā tā. Dāvi? Jā, es varu pievienoties ar to, ka tas ir tāds dalītas jūtas, jo ir ļoti būtiski par tām grūtībām runāt par to, ka cilvēki var pasūtīt par to, ka viņam kaut kas nav paticis, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kaut ko uzlabot un saprast, kas ir tās problēmas. Tā kontrola arī kaut kādā. Jo ir bijuši viskaut kādi arī drausmīgi gadījumi no ārsta puses, no kolēģiem, kā tas ir bijis apiešanās, un arī pēdējos gados tā kā nāk prātā, bet jā. Un tas ir labi, ka cilvēki ir uzdrīkstējušies stāstīt par lietām, kas viņiem likās kaut kā šaubīgi, vai kaut kā slikti, vai kā. Tajā pašā laikā tā otra puse ir tas, ka tomēr mums katram ir savas personības. Arī ārstiem, kur tur varbūt var kļūdīties, un tas ir dabiski. Ārsti mēs arī esam cilvēki, izrādās. Jā. Un tajā pašā laikā arī no pacienta puses, jo bieži vien arī var būt tā, ka vieglāk visu redzēt melnbaltu. Liela daļa sabiedrības, kur iemācījusies labāk funkcionēt, ir tā kā, ir labie un sliktie. Un bieži vien ārstus var ielikt viegli tādā sliktajā kategorijā, ja viņi ir sajutušies, piemēram, pamesti, neaprūpēti, pietiekami, un tad viņi tiks, aplikt ar visu sliktāko, ko var iedomāties. Tā kā tur vienmēr ir jāņem to ar skepsi, bet tomēr ir jāņem vērā. Varbūt, ka tad jautājums, vai jums liekas, ir pietiekami, cilvēks iznāk ārā no slimnīcas, no uzņemšanas, no poliklīnikas pieņemšanas, vai viņiem ir pietiekami daudz vietas, kur izteikt savas bažas, vai pozitīvās vai negatīvās atsauksmes, vai viņiem ir pietiekami skaidri kanāli, kur to ziņu nodot, pirms tas eskalējas līdz. Un es gribētu, zinu, ka bērnu slimnīca ir labs piemērs, bet jā. Es uzreiz varbūt vispirms pateikšu savu komentāru par tām pacientu sūdzībām. Es pilnīgi piekrītu tam, ka ir labi, ka pacients sūdzās. Man liekas, ka tās ir arī, pieņemsim, redzot, par ko pacients sūdzās, es varu paņemt sev kaut kādas lietas, ko varbūt darīt, varbūt nedarīt. Bet es arī esmu bijis tajā situācijā, kur tas stāsts tiek pavērsts pilnīgi citādāk. Ka pacients to par mani, par mūsu sadarbību, par kaut kā stāstā no viņa skatu punkta, kas, protams, es esmu cilvēks arī, ir nepatīkami. Tas sit par to ego, par to pašapziņu, par to, ka kā es taču centos palīdzēt, un tagad es lasu to atsauksmi vai to, ko par mani runā, tas ļoti, ļoti sāp. Bet tad es vienā momentā sapratu, ka es nevaru izmainīt to, kā tas cilvēks ir redzējis to situāciju, un tas man arī ļāvis paskatīties pacientu sūdzībām nedaudz tā citādāk, kur man pacients saka, nē, par šito ārstu es esmu riktīgi sliktas atsauksmes lasījis internetā, un es saku, internetā ir visādi viedokļi. Cilvēki varbūt nelīdz galam izdevās komunikācijā vai kā citādāk, līdz ar to es pat vairs īsti neskatos, ko raksta par citiem ārstiem vai kā citādāk. Es labāk aizeju, es piedzīvoju pati, kāda ir mana sadarbība ar to ārstu, un tad es izdaru kaut kādus tos secinājumus vai pieņēmumus. Līdz ar to man tās pacientu sūdzības un tās pieredzes, es vienmēr nedalu uz pusēm, bet es vienkārši apzinos to mūsu ierakumu pusi. Jā, kas ir? Pazaudēju. Kas ir bias? Bias. Jā, tas tās domāšanas kļūdas un kaut kādas pieņēmumi un viss tās, vai ne? Bias, tas ir tāds, man liekas, tu labāk izskaidros. Bias? Es nezinu, kā Latvijas to pateikt. Bias, tas ir tā kā bias, ka tu jau tā kā, gribas jau atkal teikt vārds prezumpcija. Nē, bet tas ir domāšanas kļūdas, man liekas. Tās nav domāšanas kļūdas. Jā, par to arī bija vēl viens foršāks vārds Latvijas, bet man tagad arī izskat no prāta. Tas ir kaut kāds, tas nav gluži aizspriedums, bet kaut kāds, kaut kāda pieņēmums. Jā, skatīšanās uz situāciju, viņu skatoties jau caur pieņēmumu. Man liekas, tas ir skaidrojums. Okay. Labi, atgriežoties, es atceros to iepriekšējo jautājumu, ko uzdeva Reinis par to, vai ir iespējams pacientam tā kvalitatīvi pasūdzēties, tā atbilstošā veidā. Jā, bērnu slimnīca, man liekas, tādā ziņā ir labs piemērs, jo pastāv iespēja gan sniegt savu atgrieznisko saiti par saņemto pakalpojumu, kas arī tiek ņemts vērā, arī uzlabojot pakalpojumu pieejamību un visu to, ko vecāki saka, tad tas arī tiek ņemts vērā. Par pieaugušo patiesībā pasaulē es zinu ļoti, ļoti maz, bet tas, ko es kā varbūt vienkārši cilvēks kā ārsts gribētu teikt, man liekas, ka svarīgi ir vispirms mēģināt šo te konfliktu risināt
lokāli tajā slimnīcā, adresējot sūdzību slimnīcas valdē vai jebkādā formātā aizrakstīt to sūdzību, un ja tas nestrādā, tad ir citi mehānismi. Jā, galvenais, man liekas, tādu eskalāciju. Tā kā sākt elevatora apakšā, sākt repītas apakšā, vispirms izteikt varbūt bažu pašam jau personālam, ja to var uzreiz palūgt. Protams, mēģināt neuzbrukoši, jo man liekas, tas atkal ir jautājums par komunikāciju, bet aizrādīt vai ieteikt. Jā. Un tikai tad kāpt, tad jau varbūt atstāt kaut kādu atsauksmi. Bet jā, tas ir labs jautājums, vai pieaugušo slimnīcās ir pietiekami daudz vietas, tā ērti, kur to izdarīt, nerakstot oficiālu vēstuli un iesniegumu, vienkārši kaut kādu, ielikt 4 zvaigznītes un pierakstīt komentāru. Man liekas, tas būtu tas, vai 3 zvaigznītes vai 5. Es nezinu, man liekas, ka Drakus iet uz to sistēmu, kur arī var pacients atstāt kaut kādu. Noteikti, ka ir jautājums par viņu pieejamību. Jā, kādreiz bija kaut kādas komisijas, kuras bija tieši veltītas tam, bet es šobrīd nezinu, kā tas ir pie Drakus. Bet ko es gribētu pateikt par savu specifisko psihoterapijas aspektā, tur arī var būt veidoties kaut kāds neapmierinājums un nepatika saistībā ar terapeitu, un par to lūdzu cilvēki, jūs ejat darbā kaut kādas domstarpības, lūdzu runājiet. Tā ir labākā vieta, runājiet ar savu terapeitu par lietām, kas jums nepatīk vai kā, jo bieži vien tas īstenībā ir daļa no tā terapijas procesa, kurā tiek uzlikt, atrast kaut kāds konflikts, un tad, ja ir to grūtības izrunāt, tad tā būtu vajadzīga tieši šajā vidē ar terapeitu par to runāt arī. Man liekas, tas arī labs treniņš pašam mācēt varbūt formulēt tās savas sajūtas un arī mēģināt paust to, kas tevī notiek iekšā, kas, man liekas, mūsu sabiedrībā mēs par maz to darām, par maz tādā produktīvā veidā pastāstam, kas mūsos iekšā notiek, lai tas cits cilvēks varētu palīdzēt. Šeit tas īstenībā varētu padalīties kaut ko tādu, kā to varētu formulēt. Ja mums kaut kas neapmierina vai kā, piemēram, situācijā, darbojoties ar ārstu, un ja kaut kas iet greizi, tad sākumā saprast, kas ir tas, kā jūs jūtaties. Es, piemēram, es jūtos apmulsis, varbūt neapmierināts, varbūt pat nikns vai sašutis par to situāciju, kurā es esmu, un tad pastāstiet par to, kāda vajadzība nav apmierināta. Mana vajadzība pēc reāla skaidrojuma, kas tagad notiks, nav apmierināta, es nesaprotu. Vai arī mana vajadzība pēc reāla komunikācijas. Jūs visu laiku esat papīros, un es nejūtos droši, mums nav tas kontakts. Vai arī tad runāt par to vajadzību, tad emocija, kas ir tā vajadzība, kas nav nodrošināta, tad ir kaut kāds reāls ieteikums. Es gribētu, lai jūs varētu izstāstīt, kas ir tas notikums, ko mēs tagad darīsim, kādas manipulācijas, kas būs izrakstīts, vai arī es gribētu, lai jūs varētu veltīt man vismaz minūti, mēs varētu parunāt, nevis tā kā cauri papīriem tikai. Tātad sākumā definēt to, kā jūs jūtaties, par to, kāda vajadzība nav apmierināta, un to, kā otrs var palīdzēt, lai tas sekmīgi darbotos. Tas bija tik ļoti, es gribētu teikt. Vienkārši man pilnīgi tāds siltums izlīja cauri. Tas uzreiz tik tā salikšana pa plauktiņiem. Bet tā otra puse tajā brīdī ir kortizols, stress. Nenormāls stress un uzvilciens, un gribās vienkārši kaut ko pateikt. Tagad ir gribās pateikt, ka tagad ir slikti. Un tad atnāk cilvēks un saka, kā tu jūties? Kādas ir tavas sajūtas? Kādas ir tavas sajūtas? Kādas ir tavas vajadzības? Kas nav? Bet ir viena sajūta, kura man nepamet, kura man ir tiemžēl jāizsaka, ka mums Atkal? Mums pamazām jāvirzās. Beigu daļa? Jo ir jau 38 minūtes. Okay. Labi, tas varbūt atkal nobeidzam ar kaut kādu tādu, nezinu, tas, ko jūs gribētu pateikt ārstiem, sabiedrībai, nezinu, kaut vienu to ceļa kājai ziņu, teiksim tā, vai atziņu. Jā, ārsti varētu darīt vairāk komunikācijā, bet, man liekas, ka tagad ticiet man, kad es jums saku, ka visbiežāk tas nav tāpēc, ka viņi negrib. Tas ir drīzāk saistīts ar to, ka ir kaut kas pietrūksts, vai ir par daudz darba, vai par maz darba, un tā retāk noteikti ir vienaldzība. Un, man liekas, vienkārši, es to gribu pateikt, tāpēc, ka pacienti arī ņem vērā, ka tieši mēs ka ārsti ir cilvēki, un arī viņiem ir tieši tā pati schēmiņa jāiziet, ko tikko Dāvis pateica. Tā kā, vienkārši to apusējo saprati mēģināt veicināt, tas jā. Skaisti. Dāvi? Viena ziņa ārstiem ir, lūdzu, sekojiet līdzi savai pašsajūtai, jo tikai no tā, kā jūs paši jūtaties un sevi varat nodrošināt, varat palīdzēt arī citiem. Un pacientiem, turpiniet teikt par to, kā jūs jūtaties,
ārstiem, citiem, un arī par to, ko varētu darīt, kas jums šķiet, kas būtu vajadzīgs, lai justos labāk. Citādāk neviens neuzminēs jūsu vajadzības, sūdzības. Tas būtu pārāk sarežģīti. Mēs esam ārsti, bet mēs neesam prāta lasītāji. Un tu? Un es? Es noteikti pievienošos jums visos tajos ieteikumos. Un, man liekas, ka vissvarīgāk mums kā ārstiem ir uz to pacientu paraudzīties kā uz varbūt personu, kur tiešām nezina, kas ar viņu tagad notiks, ka tā ir pirmā reize, kad mēģināt refrešot, jau atjaunot šo stāstāmo katru reizi pie katra jauna pacienta. Iztīrīt kešatmiņu. Iztīrīt aptuveni kešatmiņu, bet ar to kešatmiņu izsit man no skaistās domas. Jā, mans aicinājums noteikti būtu konfliktu risināt tajā momentā, kad jūs izjūtat kaut kādas sliktās emocijas, kad negaidīt un neturēt sevī tās sliktās emocijas, līdz gribas to ierakstīt Twitterī. Man liekas, ka Twitteris vispār ir pēdējā vieta, kur izsināt jautājumus. Man ir ļoti žēl, ka tas ir kļuvis par tādu psihoterapijas platformu mūsu sabiedrībā. Tāpēc, pirmkārt, vēršamies pie ārsta, ja kaut kas nav skaidrs, un tad attiecīgi slimnīcā vai klinikā, un tad, kad labāk sākam no pamatiņa, un tad jau skatāmies, vai tā situācija tiek risināta vai nē. Un uz tādas nots arī nobeigsim mūsu koncīliju. Paldies jums!